Kādas ir mūsu Eiropas Savienības pilsoņu tiesības? Ko mums no tām iegūt, būtam Eiropas Savienības pilsoņi? Visbeidzot, var paziņot, ir pienācis 4. kārtas uzdevums, par ko būs arī šis video stāsts. Kādas ir mūsu pilsoņu tiesības Eiropas Savienībā? Eiropieši nav tikai patērētāji vai dalībnieki, kas piedalās saimnieciskajā un sociālajā dzīvē. Viņi ir arī Eiropas Savienības pilsoņi, tādēļ viņiem ir arī īpašas politiskās tiesības. Saskaņā ar Māstrihtas līgumu, katram Eiropas Savienības pilsonim, neraugoties uz valstisko piederību, ir tiesības vēlēt un izvirzīt savu kandidatūru pašvaldību vēlēšanās, pastāvīgās dzīvesvietas valstī un Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tas saliedē Eiropas Savienību un tās pilsoņus. Šis princips ieviests līgumā, un tas paredz, ka ik viens cilvēks, kam ir kādas dalībvalsts pilsonība, ir Savienības pilsonis. Savienības pilsonība papildina, nevis aizstāja valsts pilsonību. Galvenās Eiropas pilsoņu tiesības ir brīvi pārvietoties, strādāt un dzīvot jebkur Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība ir pieņēmusi direktīvu, kas izveido augstākās izglītības diplomu savstarpējās atzīšanas sistēmu. Šī direktīva attiecas uz visām universitāšu programmām, kas ilgs vismaz 3 gadus, un tās pamatā ir savstarpējās uzticēšanās principu dalībvalstu izglītības un mācību sistēmu kvalitātei. Jebkura persona, kas ir kādas dalībvalsts pilsonis, var iesaistīties veselības aprūpes, izglītības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanā jebkurā Eiropas Savienības valstī, izņemot jomas, kur prerogatīva ir valsts iestādēm, policija, bruņotie spēki, ārlietas un tā tālāk. Tādēļ ir dabiski pieņemt darbā skolotāju no Lielbritānijas angļu valodas mācīšanai Romā vai mudināt jaunu absolventu no Beļģijas piedalīties valsts civildienesta konkursā Francijā. Kopš 2004. gada Eiropas pilsoņi, kas ceļo Eiropas Savienībā, var saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti no tās valsts iestādes, kas palīdz sekt medicīnas pakalpojumu izmaksas, ja viņas saslimst uzturēšanās laikā citā valstī. Protams, Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības uz pamattiesībām. Amsterdams līgums, kas stājās spēkā 1999. gadā, nostiprināja pamattiesības. Līgums arī paplašināja nediskriminēšanas principu, iekļaujot tajā ne tikai valsts piederību, bet arī dzimumu, rasi, reliģiju, vecumu un seksuālo orientāciju. Eiropas Savienības apņēmība garantēt pilsoņu tiesības tika no jauna apstiprināta Nicā 2000. gada decembrī ar Eiropas Savienības pamattiesību hartas svinīgu pasludināšanu. Tās 6 nodaļas – cieņa, brīvības, līdztiesība, solidaritāte, pilsonība un tiesiskums 54 pantos definēja Eiropas Savienības pamatvērtības, kā arī Eiropas pilsoņu civilās un politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības. Pirmajos pantos runa ir par cilvēku cieņu, tiesībām uz dzīvi, uz personas integritāti, vārda un sirdsapziņas brīvību. Solidaritātei veltītajā nodaļā neierastā veidā apvienotas sociālās un ekonomiskās tiesības, piemēram, tiesības streikot, protams, prāta un likuma robežās, strādājošo tiesības būt informētiem un saņemt konsultācijas, tiesības saskaņot ģimenes dzīvi ar profesionālo dzīvi, tiesības uz veselības aprūpi, sociālo nodrošināšanu un sociālo palīdzību visā Eiropas Savienībā. Piederības un kopīga likteņa apziņa nevar radīt mākslīgi. To var radīt vienīgi izpratni par kopīgu kultūru. Tāpēc Eiropai šobrīd ir jāpievērš uzmanība ne tikai ekonomikai, bet arī izglītībai, pilsoniskumam un kultūrai. Mēs esam jaunieši, līdz ar to mums pašas aktuālākās ir Eiropas Savienības pilsonības iespējas kultūras un izglītības jomā. Eiropas Savienības izglītības un apmācības programmas ir daļa no tām.
Tās popularizē apmaiņas programmas, lai studenti varētu mācīties ārzemēs, piedalīties kopīgos pāri robežām organizētos skolu pasākumos, mācīties jaunas valodas un tam līdzīgi. Vēl joprojām par skolu un izglītības sistēmu, kā arī par izglītības programmu lem valsts vai vietējā līmenī. Tātad, būdami Eiropas Savienības pilsoņi un pētot to, kādas iespējas mums šī pilsonība sniedz, mēs nonācām pie 4 galvenajām atziņām. Pateicoties Eiropas Savienībai, dalībvalstu pilsoņi var pārvietoties, dzīvot un strādāt jebkurā Eiropas Savienības valstī. Eiropas Savienība atbalsta un finansē programmas, lai vēl vairāk apvienot tās pilsoņus arī ikdienā, jo īpaši izglītības un kultūras jomās. Piederības sajūta Eiropas Savienībai veidojas pakāpeniski, gūstot praktiskus sasniegumus un panākumus. Daži kopīgas Eiropas identitātes simboli jau eksistē. Vispazīstamākie no tiem ir vienotā valūta, kā arī Eiropas karogs un himna. Ceru, ka šis video jums deva skaidrāk ieskatu par to, ko mums dod Eiropas Savienība, būdami tās pilsoņi. Ar jums kopā bija Artūrs Un Reinis. Mēs esam vertebrāļi. Uz saredzēšanos Briselē. Tas ir divens, tas ir divens, kā tas ir divens. D-I-S-C-O 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 Oi, atvainojiet!